أشهد أن محمدا رسول Esmu atgriezies no Abu Dabi. Bijām tādā mākslinieku rezidenču centrā, būtībā baigi jaunā mākslas rezidenču centrā Abu Dabi, saucās Art Hubs. Pirmais tāds mākslas centrs, kas uzņem māksliniekus no visas pasaules. Un šoreiz projekts bija Latvijas mākslas mēnesis, tur, ko palīdzēja organizēt, teiksim, Latvijas vēstniecība, kas ir jauna organizācija, tur jauns aktīvs vēstnieks, viens franču arhitekts, kas tur strādā, kam patīk ļoti latviešu māksla un kultūras projekti. Un tā mēs tikām tur ieaicināti un uzņemti. Jā, kas mēs tur bijām? Bijām 7 mākslinieki, 6 no Rīgas, es, Andris Vītoliņš, Vineta Kaulača, Sandra Krastiņa, Ivars Drūle, Rēnis Hofmanis un Magda Jenkena. Viņa ir Dubajas jauna fotomāksliniece. Tā kā mūsu sastāvā bija gan gleznotāji, gan tēlnieki, gan fotogrāfi, kā vizuālās mākslas cilvēki. Varētu teikt, pirmā nedēļa bija tāda ieskriešanās vai, būtībā iepazīšanās ar vietu. Es atbraucu svešā zemē, svešā kultūrā, tev mēģina visādi izklaidēt un iepazīstināt. Pirmajā dienā bija uzreiz bija pirmā prezentācija, tev sevi jāprezentē, jāstāst par sevi, mēs tur galīgi neizgulējušies, uzreiz pie PowerPointiem, uzreiz klāt, stāstam par sevi, Art Hub īpašniekam, un tas viņam uzreiz interesē. Tur ir pavisam cita dienu kārtība, vai ne, sestdiena, un tā bija sestdiena, un sestdienā viņiem ir tādas aktivitātes visādas, teiksim, Art Hubā, kas nav tādas socializēšanās aktivitāte, kur viens pa otru stāsta, parāda, tur rāda savus slaidiņus un filmiņus, un viņš, kā vēlāk izteicās, viņam patīk, viņš skatās, kaut ko pieraksta, kaut ko pafočē, tur no ekrāna, vai ne, un tad, I like big ideas, vai ne, viņam patīk, tā kā viņi visi tur orientēti uz lielām idejām, viņiem patīk, kaut ko tu redz, tur vai glēzna, vai skulptūra, viņš domā, vai kā to pie sevis vai realizēt, vai kā to uztaisīt par tādu, marketējamu lietu. Jo, teiksim, arī tas Art Hubs darbojās tieši tā, kā beduīnu kultūrai, viņi nāk no visapkārt ir tūkstnesis. Un tūkstnesī pēkšņi ir visaugstākais tornis, visātrākais Ferrari centrs, tur vislielākais mols, tur vistīrākais ūdens, vislielākā haizivs, visgaršīgākais hamburgers, tas viss ir tur, vai ne, teiksim. Viņi uz to iet un pievelk, un ar mākslu viņi grib radīt tieši to pašu, vislabākais kaut kur, nekur, vai ne, teiksim, tajā vietā, un tāpēc viņi taisa visādas lielas un milzīgas projektus. Tur jau ir tajā pašā reģionā ir bijuši tie muzeji, kur Hirstam ir milzīga izstāde. Muzejs atklājās ar Hirsta izstādi, vai ne, tas bija Katarā. Tur, teiksim, tas Katara muzejs tur izpērk visu Sosbiju. Līča valstis, kam ir līdzīgi tā uzbūves princips, saucās tās GCC, tā kā mums ir Eiropas Savienība, viņiem ir GCC, un tās valsts, viņiem ir līdzīga reliģija, līdzīga kultūra, vai ne, un
viņi līdzīgi arī uzvedās, saprotās un līdzīgi arī ir uzbūvējuši tos valsts pārvaldi. Būtībā viņi grib radīt tur kultūru, vai ne? Un kā radīt kultūru ir importējot jau profesionāļus no visurienes, vai ne? Viņi importē gan arhitektus, gan jebkuru specialitāti, vai ne? Tagad šī gadījumā viņi importē mūsu māksliniekus, kas rāda, teiksim, jaunu saturu, bet kas ir saistīts ar to vietu, ar to lokālo vietu. Un tad tāpēc viņi tajā pašā sākumā mēģina tur nedaudz ar mūs iepazīties, saprast, kas mēs esam, ko mēs spējam, un tad uzreiz sāk mums stāstīt, kas ir viņi, vai ne? Sāk vadāt pa muzejiem, pa savām, parādīt savu vēsturi, parādīt savu kultūru, no kurienes nāk, un pēc tam gaida to sintēzi. Viņi ļoti gaida tādu sintēzi, ka mēs tur uzsūksim to vietējo enerģiju un ņemsim savu profesionālismu un radīsim kaut kādu tēmu, kas ir stāsts par viņiem būtībā. Viņi grib redzēt stāstu par sevīm, vai ne, lai sevi popularizētu pasaulē un arī, lai cilvēki, kas nākamie brauks, kas skatīsies, vai ne, lai viņi redz jau to stāstu jau plašāk izstāstīt, vai ne, teiksim, cik forši kamieļi vai kādas smukas smiltis ir tuksnesī, vai nu, viss, teiksim, mēs apdziedam viņu skaistumu, teiksim. Būtībā sākām strādāt jau 2. nedēļā. Pirmā nedēļa ir tur, zin kā, braukā riņķī, tuksnesis, un wow efekts, vai ne, tas, ka tu iepazīsties ar visu kaut ko, un kaut kas tev šokē, kaut kas tev pārņem, kaut kas tev aizrauj, un Kā saucas tas kultūras iegādājums? Tas ir nacionālais lakats, nu, teiksim, viņa apģērbs ir baigais praktiskais dizains. Nu, tur ir, mums arī gadījās tās smilšu vētra, vai ne? Nu, lakats ir vajadzīgs, lai smiltis nekur netiktu klāt, vai ne? Lai tu vari, agrāk nebija nekādas maskas, nekas tāds nebija. Tu ir drēbi, vai ne? Lai tu vari elpot, vai ne? Tu tās smiltis nenormāli smalks, kā kāds puteklis, vai ne? Un viņš ir visur. No rīta pamostos, es apkārt ir oranžs viss. Tā kā sniega vētrā es esmu bijis, viss, kad viss ir balts, vai ne? Tu neredz neko. Tur viss ir dzeltens. Domāju, kas pa filtru ir uzlikts? Viss ir dzeltens. Un tu jūti, kad... Un arī, lai telpas ir ar kondicionēriem un lai telpas ir aizslēgtas, vienalga pa kaut kādiem smalkām spraugām, skaties, jau uz kompja jau ir uz plāna kārtiņa jau putekļi nosēdušies. Viņi tiek iekšā visur. Nu jā, mēs dzīvojam, teiksim, Abu Dabī pilsēta ir neliela, viņi pie paša līča ir klasiski tām visām pilsētām, gan Dubajai, gan Katarai, tāpat tās kā mums ir pie Rīgas, teiksim, Rīgā ir mūsu upe, vai ne, bet tāda galvenā publiskā telpa ir tāda korniša, teiksim, pastaiga vieta gan līci, vai ne, tur ir publiskā pludmale, vai ne, un ap to centru jau tur sāk visi galvenie, nu, downtowns saucamais, ar visām viesnīcām, ar galvenajiem korporācijai, tur debesskrāpjiem un, nu, teiksim, vizuāli galvenais centrs un arī fiziski, vai ne. Mēs savukārt dzīvojām, rajons saucās Musafā, kas ir pilnīgi kvadrāta laukums, kas kaut kādi tur 100 000 cilvēki vienkārši strādā. Tur viss industriālais parks saucamais. Tur ir visas tur metāla pārstrādes, cementa, betona, visas rūpnīcas ir tur. Visi tur strādnieki, tur ir strādnieku pilsētiņas, tur ar autobusiem viņus no mājas līdz rūpnīcai, no rūpnīcas uz māju salādē milzīgos tādos skulbasos, kā Amerikā ir tie skulbasi, tur ir vēl bezmaz vai 2 reizes garāki tie busi, un katrai rūpnīcai strādniekiem savu uniformu, vai no zila, vai oranža, vai kaut kādiem overoliem, tad viņas vakaros ap 5 tu redzi, tur stāv tāda rindiņa, tie gaida savu busu, un no rīta atkal. Bet, nu, tur
bieži vien daudz rūpnīcas ir diennaktī strādā, jo tur arī tas laiks, kad ieslēdzās saule, 6 ieslēdzās un 6 izslēdzās saule, kā gaisma vienkārši. Bet arī tas vakar periods ir tāds vispatīkamākais, jo tad ir tas laba temperatūra un nav karsts, un cilvēki bieži vien izvēlās arī strādāt tajā. Rituāla būšana, vai ne, kad tu dzirdi, teiksim, tos lūkšanas signālus, tu visur dzirdi, viņi skan, viņiem visur ir, tagad mūsdienās salikti mikrofoni, bet, teiksim, tie minareti jau kalpoja kā tādi mikrofoni senos laikos, un tas bija tāds savu veidu internets būtībā, jo no viena minareta var tu dzirdēt otru minaretu, un, teiksim, ja tu kaut kur dzīvo kaut vai nomaļā vietā, vai ne, tev dzirdi, ir skaņa, jo tā skaņa bija dabīgais tāds signāls uz lūkšanām, jo agrāk jau nebija ne pulksteņi, nekas, vai ne, un tad tie kalpoja kā tādi atgādinājumi, ka tev ir jāiet lūgt, jāiet atbrīvoties no ikdienas darbiem, ikdiena vairs nav svarīga, vai ne, tu esi pēkšņi kontaktā ar teiksim, supernatural, vai ne, ar pirmsākumu, teiksim, kaut kas tāds, un tad tajā brīdī tu jūties, ka tas ir tāds spēcīgs tāds internets, un ka tas ir viņiem ir tā kopības sajūta, teiksim, var iedomāties, ka tajā brīdī ir miljoniem vienkārši cilvēki ir vienkārši nedomā vairs par ikdienu, vai ne? Tas tāda fenomenāla sajūta, kas, pie mums visi ir baigi tendēti uz to patērēšanu, un nevienu brīdi cilvēks nespēja izslēgt ne televizoru, ne mobīlo, vai ne, mēs esam visu laiku kaut kādos tīklos, kaut kādos sociālajos, vai ne, un paši nevienmēr saprotam, kāpēc mēs tur esam, vai ne, bet, viņi vēl spēja, teiksim, tā neutralizēties vai koncentrēties nedaudz uz sevi. Es, teiksim, vairāk no savas prizmas uz to visu skatos. Es domāju, ka cilvēkam tas ļoti veselīgi, teiksim, būt tādā kontaktā vismaz ar sevi, vai ne, ka tev nav jāskrien pakaļ kaut kādam tur kopējam, teiksim, masu psihozē, vai ne. Cik labi ir, teiksim, tāda baznīcas kultūra vai kaut kāda reliģioza fanātisms, tas ir cita, vai ne, teiksim, tēma, vai ne, bet tīri idejiski, man liekas, ļoti, ļoti veselīgi, pat sportisks dzīvesveids, varētu teikt. Mans projekts saucās Sungazing, tāds konceptuāls portretu sērija, teiksim, tāda, kur cilvēki skatās saulē, ar tādu koncentrētu skatienu saulē, vai ar acīm ciet vai acīm vaļā, un tāda meditatīvs tāds stāvoklis vienkārši. Man pēdējā laikā interesē tādas globālās apziņas idejas, un likās interesanti, kā, teiksim, mana ideja tajā vidē, rada tādu konceptu, teiksim, tā saule rītos un vakaros ir ļoti izteiksmīga, un, teiksim, tā, kad cilvēks skatās uz sauli, vai ne, ir iespēja, teiksim, pašam sevi tā kā koncentrēties. Teiksim, tas tāds, tu neskaties tā, tev nav jāierauga nekas, vai ne, bet tas ir tāds mirklis, ka tu esi tā nedaudz it kā kontaktā ar sauli, bet te pašā laikā tu esi kontaktā ar sevi vairāk īstenībā. Un tā tas moments tika nofotografēts un piefiksēts, un es glaznoju, teiksim, tādas portretus, kas bija koncentrēti, teiksim, uz to emociju, to sajūtu. Un plus vēl tas, kad saule dod
fantastisku, teiksim, krāsu gāmu, teiksim, oranžais, violetais, dzeltenais, zilais un, teiksim, tāda specifiska krāsu gāma ar tādu sajūtu, vai ne, ko tiešām piedāvā, teiksim, Tuksnesis, jo mēs vienu rītu tur gājām pa Tuksnesi staigāt, vai ne, tur ej no rīta pirms 6, vai ne, pirms saule lec vēl, ej pa smiltīm, smilts tā kā sniegs pilnīgi, sajūta kā pa sniegu ej, vai ne, augsts, saule parādās, viss iesils, viss sāk dzīvot, vai ne, bet tas pirmais rīta cēliens tāds pilnīgi maģisks tāds, tāpat tās vakaros, tas saulrietis, saulēks priekš manis bija tāds īpašs tāds sajūtas, un to arī, teiksim, gribēju ielikt tajā gleznu sērijā. Drīzumā būs katalogs, teiksim, tā kā būs nopublicēts katalogs, izstāde tur uz vietas, vai ir mēnesis stāv uz vietas, vai ne, mūs tur izstāde. Tāpat tās bija viena izstāde arī tādā centrālā vietā, kas ir pašā downtownā, tur tādos Etihad torņos. Veselu nedēļu bija izstāde. Kā, tur uz vietas vēl tā izstāde būs, tur tiks izstādīta. Bijām kāzās uzlūgti vienās, kas bija kultūras šoks visiem droši vien. Bet interesanta lieta, viņiem ir tāds dēja, kas ir UNESCO nemateriālajā mantojumā iekļauta, teiksim, tāpatās kā, nezinu, mūsu tautas dziesmas vai vēl kāds no mūsu kultūras vērtībām, arī viņu, teiksim, tā dejas maniera vai dejas kultūra un mūzika ir iekļauta tādā statusā un, zinot, teiksim, viņu kultūru, tur viss, teiksim, vīrieši, sievietes ļoti daudzās vietās ir nodalīti, vai ne, teiksim, un arī kāzās, teiksim, viss tā darbība notiek diezgan sadalīta. Vīrieši sēž pie saviem galdiem, sievietes sēž pie saviem galdiem atsevišķās telpās. Līgavu, man tā liekas, tie viesi nemaz neredz, man tā liekas. Līgavainis aiziet pie līgavas, tad sievietes redz to līgavaini. Bet vai to līgavu redz vīrieši, es tā nespēju iedomāties, jo es neredzēju personīgi. Sanāk, mēs tur bijām milzīgs bars, pirmkārt kaut kādi 1000 vīrieši sēž vienā telpā un ēd. Līgavainim bija tāds arī caurspīdīgs tāds melns par visu. Visi pārējie balti, viņam bija tāds melns ar kaut kādu zelta tādu, kaut kādu ornamentiem. Un tā visi ap viņu vienkārši tusē. Visi, un par cik Līgavainis jauns, tur pārsvarā jaunieši, tādi jaunie džigiti, vai ne, tā draudzīgi iet rotaļās, ņem viens aiz otrais rokas un iet dejot vienkārši. Un kā ir pēduši, tā sākās mūzika, bungas, violes, ģitāras, vai ne, un nacionālā mūzika, un viņi tur virpinas deju, vienkārši, griežās tā tur pa apli, tā, pa 2, pa 3, pārsvarā pa 2 tā draudzīgi kopā, tur rāva mūs arī dejās iekšā, tā kā paņem pie rokas un ierauj iekšā dejā. Tur virpinies.
būtībā daudz bērnišķīgāk visu to uztver. Viņi, nu, no vienas puses daudz nesaspringzinās, viņi neiegrims tādās būtībā tādās trivialitātēs, tādās sīkos raksturojumos, vai ne, pie kā mēs esam pieraduši sevi atdalīt vienu no otra, kad nu, man ir tāds stils, otram ir tāds stils, vai ne, tur tas ir labāks ar kaut ko nekā tas, vai ne. Viņi ir tādi patiesāki dzīves bērni, var teikt, jo viņu daba ir arī, vai viņu dzīves dizains ir bijis tāds pietiekami vienkāršs un skarbs, jo visu dienu karstē saule, vai ne, tev ūdens nav daudz, būtībā tev jāiztiek no minimuma, vai ne, un tā dzīve, kad viņi ir iespējama, tad viņi ir iespējama, un tu zini, ka tev visu var aizslaucīt vienā brīdī, vai ne. Viņi ļoti novērtē, teiksim, komunikāciju un cilvēku savstarpējo, teiksim, tādu būšanu kopā. Viņi ir ļoti laipni un viņi spēj, teiksim, ieklausīties, klausās. Viņiem interesē viss kaut kas, teiksim, kā jau ceļotājiem. Viņiem patīk sēdēt pie uguns, kur dzert tēju un klausīties stāstus, un tad tajā brīdī viņi ir iekšā tajā visā, ko tu stāst un ko tu pasniedz viņiem. Cik viņi saprot vizuālo valodu, nu, tā ir tāda, droši vien arī viņus interesē tas viss, lai nāk mūsu piedāvājums, viņi vairāk klausās un skatās, kā mēs to piedāvājam, kas mums ir svarīgs, kā mēs to pasniedzam, un tad viņi sāk lēnā garā tā ieskatīties, ieklausīties, novērtēt un izprast. Nu, atklāšanas dzīves tas jau ir tāds, to jau, teiksim, ka mūsu Arthaba īpašnieks ir Ahmeds, jā, teiksim. Un nu, tas ir pasākums viņam. Viņš, teiksim, tur ir stārs, kā sacīt. Jo tas ir viņa iestāde. Viņa iestāde piedāvā visiem lūk šo fantastisko iespēju. Ar latviešu mākslinieku izlasi, vai ne, tur zeltu, vai ne, un tādā ziņā viņš gan prot, gan arī novērtē, teiksim, tādu svētku atmosfēru, tur ir salikti krēsli, ir skatuve, ir kur runāt, ir ar šķērēm, kur pārgriezt lenti izstādes brīdī, kur atnāk pats Ahmeds kopā ar vēstnieku, vēl mākslinieki pieliek savu roku un visi svarīgās personas sanāk kopā vienā pulītī un griež lenti izstādes atklāšanā. Un misteram Arthabam saka paldies, vai ne, par šo iespēju. Nu, tā arī tas ir. Nu, un tad, kur tradicionālais vīns? Kas tā vietā ir? Tā vietā bija Latviešu nacionālajie ēdieni. Ir diezgan liela tur komūna, ir gan Abu Dabī, gan Dubajā, un Dubaja netālu no Abu Dabī, tā kā visi latvieši, kas tajā reģionā dzīvoja, teiksim, apvienojās un apciemoja, teiksim, izstādes atklāšanu, kas radīja, teiksim, tādu interesantu foršu atmosfēru. Latvieši bija ļoti daudz, var teikt, teiksim, 50% droši vien. Paši vietējie ļoti maz mācās, teiksim, vai mācās kultūru, vai mācās mākslas iestādēs, jo viņiem mazliet tādas nav. Viņiem ir visādas tur zinātnes un matemātika un visu, un viņi pēc tam brauc kaut kur uz Londonu, uz Oksfordām un uz tādām visi tie ministri un karaliskās ģimenes paši pārstāvi visur bijuši mācīties jau gan Amerikās, gan Londonā, vai ne, tā kā, bet, tīri mācīties mākslu ir retam bijis, teiksim, tāda interese vai virziens. Viņi vairāk mēģina ekonomiku grozīt caur citiem aspektiem. Redz, viņi taisa ļoti daudz uz frančīzus arī ņemts, teiksim,
Tur ir kaut kāda britu skola, tur, nu, uz kuru mēs bijām aizbraukuši, kaut kā tur pasniegt tur masterklasu, vai ne? Tur ir britu skola, tur ir amerikāņu skola, tagad tur ir Guggenheim muzejs, tur ir Louvre, vai ne? Viņi nopērk tādus lielus brendus un tur ieliek tajā vidē. Un arī tie speciālisti brauc uz turieni, teiksim, strādāt un mācīt. Un tas arī no vienas puses ir domāts viņiem, bet liela otra puse ir, teiksim, veidot tādu mārketingu savai vietai, kas piesaista ļoti daudz milzīgu skaitu vienkārši turistu, to pašu amerikāņu un eiropiešu, kas, teiksim, tagad bija lieldiena brīvdienas, tur pludmalē tur nevarēja paiet, un viss pilns vienkārši cilvēki tur atpūšās. Teiksim, šajā gadījumā viņi izmanto to savu vietu kā ļoti labu, komfortablu vietu, kur viss tiek nodrošināts, bet par cik viņiem ir viss tā karaliskā etiķete, vai ne, no vienas puses tāds totalitārais režīms, vai ne, ar monarhiem, vai ne, tad tur arī visi tie ierobežojumi ir, bet tai pašā laikā viņi ir, lai radītu tādu drošu vidi, teiksim. Alkohols nav uz ielām, bet viņš ir, teiksim, kaut kādās kontrolētās vietās. Tāpat tās pludmalas ir gan sievietēm, gan ģimenēm, gan teiksim, vīriešiem. Tas viss tiek baigi kontrolēts, bet ir, viss tiek nodrošināts. Un silts laiks ir, tā kā lūdzu. Ja jūs gribat sēdēt pie pludmalas, lūdzu, jums tas viss tiek nodrošināts, tas viss ir pieejams. Un ko darīt pārējos laikos, tas ir, protams, viņi saprot, ka pārējā laikā viena laika daļa būs staigāt pa veikaliem, tas būs tā kā primārais uzstādījums, tad būs viesnīcas, kur palikt, un trešais noteikti ir tad, kad tu ej no veikalu uz kaut kurienu, uz to bīču, tad tev tur pa vidam jābūt kaut kur muzejam, vai ne? Tagad ir Louvre, tur ir Guggenheims, vai ne, lai būtu pasaules lielie brendi, mākslas brendi, lai nodrošinātu to, teiksim, kvalitāti augstu arī.